Čau, sportveida skatītāji! Ar šo brīdi un šo video mēs prezentējam jaunumu sportveida YouTube kanālā un projektā kā tādā. Mūsu jaunievedums ir raidījuma cikls, kurā mēs jūs iepazīstināsim ar dažādiem sportistiem, dažādiem sporta veidiem un fitnesu, sportu, kustību, fizisko attīstību kā tādu. Mūsu raidījums sauksies Labi izskaties, bet ko tu ar to vari iesākt? Tad šodien pirmais raidījums ir principā tādā zīmīgā vietā, kur gan citur, ja ne pēdējā laika fitnesa buma iespējā mēs esam nonākusi šeit, CrossFit Factory Riga zālē. Un mūsu pirmais raidījums būs tieši saistībā ar CrossFitu. Tādēļ iesim iekšā, iepazīsimies ar manu kolēģi un puisi, ko es kopā mācījos, Gintu Rīderi, CrossFit treneri. Viņš mums paņems un iznesīs cauri CrossFitam pa punktiņiem. Iepazīstinās, kas tas ir. Un, protams, beigās liks arī man pamēģināt un pārbaudīs, cik es labi izskatos un cik es labi pielietoju savu ķermeni CrossFitā. Nu ko, esam iegājuši iekšā, esam jau aiz mums CrossFit Factory Riga zāle, kur var pateikt, par visu pastāstīs mūsu šīs dienas hosts Gins. Reāli Gins mums iepazīstinās tūlīt ar to, ko mēs šodien darīsim un kas tas tāds ir CrossFits, kur mēs šodien esam atnākuši, ar ko tas atšķirās ar kaut ko citu. Fitness paveids jau vien ir, kā jūs paši skatītāji zinat un sekojat līdzi, esmu fitness atlēts, trenējos parastajā trenižieru zālē. Tas ir mans treniņu koncepts, Gintam būs mazliet savādāks, cits veids, sporta veids, un Gins vienkārši tūlīt pastāstīs mums, kas ir reāli CrossFits. Pāris vārdos teikumos. Čau, Veģi! Sveiks! Tātad, kas ir CrossFits? Pēc definīcijas mainīgs, augsts intensitātes, funkcionāls treniņš. Un pa punktiem iziesim cauri. Mainīgs nozīmē to, ka katru reizi, kad mēs darbojamies, ir kaut kas jauns. Kaut kas, ko mēs nebijām darījuši jau iepriekš. Augstas intensitātes. Pēc iespējas īsākā laika periodā cenšamies dabūt lielāku darba apjomu. Un funkcionāls, visas kustības mēs varam pielietot reāli dzīvē. Attiecīgi mēs netrenējam šādi bicīti, jo kur gan mēs šādu kustību izmantojam, ja neskaita glāzes cilāšanā, bet tur mums baigos bicīšus īsti nevajag. Tad teica, CrossFits ir sporta veids, tā teikt, kas ir mainīgs, augsts intensitātes un, kas bija trešais, funkcionāls. Principā es domāju, gan jau kāds, kas no mūsu skatītājiem jau sekojas līdzi CrossFitam, kaut ko palasījis un painteresējies par to, kā viņš cēlēs. Esmu dzirdējis, ka CrossFits būtībā cēlēs no kaut kādiem American Navy treniņiem vai arī tādiem armijas tipu treniņiem. Vai tā ir taisnība? Principā tur ir funkcionalitāte, viss savienots, spēks vajadzīgs, eksplozivitāte, kustība, lokanība. Kā ir ar CrossFit? Vai viņš tiešām cēlies no armijas stila, vai tas tomēr kaut kas pavisam cits? Īsti tomēr nebūs armijas stila. CrossFit izgudroja Gregs Glassmans. Viņš sāka trenēt 70. gados, bet CrossFits kā tāds radās ap 90. gadiem. Sporta veids CrossFits. Mēs visi esam pieraduši redzēt, ka, piemēram, fitness žurnālos un fitness žurnālu vākiem parasti kaut kādi jauni cilvēki, jauni sievietes, vīrieši vecumā ap 25 līdz 30 gadiem tā tālāk. Tad, principā, mums ir stereotips uzreiz, ka tikai jauni cilvēki nodarbojas kaut kādu fitnesu un tur savu ķermeņu izkopšanu. Bet kā ir ar CrossFitu? CrossFit arī, principā, ir kaut kāds novērojums, kaut kādi gadagājumi cilvēki, kas tikai apmeklē CrossFitu. Vai, piemēram, tikai jaunieši, tikai kaut kādi pieauguši cilvēki, kas to var atļauties varbūt. Kā īsti ir? CrossFits paredzēts pilnīgi visiem. Gan jauniem, gan veciem, gan rasiem, gan tieviem. Un CrossFits ir ļoti viegli skeilojams. Attiecīgi, ja kādu vingrinājumu nevar izpildīt, tad viņu var atvieglināt. Ja nevar pievilkties, var pievilkties ar gumijām, vai arī var pievilkties izmantojot riņķus. CrossFits balstās uz 3 paterniem. Weightlifting, gymnastika un kardio. Tātad svarcelšana, vieglatlētika un kardio elementiem. Tātad weightlifting, jeb svarcelšana, cilājums svarus. Ļoti lielu uzsvaru liekam tieši olimpisko svarcelšanu, uz snatchu un clean and jerku, attiecīgi graušanu un grūšanu. Un attiecīgi no šo te elementu izrietošajām progresijām. Gimnastikas, pievilkšanās, atspiešanās, pietupieni, visu savu ķermeņa svaru.
Un kardio, attiecīgi skriešanu, liekšanu lecamāklu un airēšanu. Es domāju, jā, tikko Gins pieminēja vairākus vingrinājumus, snatch, clean and jerks un varbūt kādam arī tur gymnastics vai arī kardio svešvārds. Es domāju, mēs tālāk iesim uz priekšu un mēs Gins arī parādīs mums visus vingrinājumus. Principā iziesim cauri tiem crossfit populārākajiem movementiem, jeb kustībām, vingrinājumiem, ko te crossfitā dara, no ko cilvēki parasti crossfit iepazīst. Jā, un vēl viena lieta, par ko principā Gintam gribējām uzjautāt. Parastajās fitness zālēs mēs esam redzējuši un parasti redzam ir statiski trenažieri, bench press soli, squat reki, ir hanteļu statīvi, principā viss tāda veida ekipējums. Tad principā tūlīt iesim arī lejā uz zāli un redzēsim, ko tā atšķirās crossfit zāle, bet varbūt Gins ātri izstāstīs vienkārši, ko mēs crossfitā reāli neredzēsim no tā, kas ir standarta fitness zāļu ekipējumā, kas tad ir principā ir arī tā sakvalitāte. Kā saka, crossfitā ir kā aizliegtie vingrinājumi, ko mēs neteicam crossfitā. Crossfitā ir vismaz tie bench pressi, biceps curls un tā tālāk. Vienkārši, patās, kas tur, ar ko atšķirās reāli crossfit zāle. Jā, principā, kā jau iepriekš minēju, mums nav trenažieri un mēs neizolējam kustības. Bet bench press gan mums ir. To mēs spiežam, mums arī patīk. Bet pa bicep curls, jā. Šāds vingrinājums mēs neizpildam. Un, principā, mēs nelietojam nekādas mašīnas, jo mēs paši esam mašīnas. Tieši tā. Kā saka, crossfits, viens no tiem sauktajiem building the machines, un tāpēc iesim lejā, un Gins mums apskaidros un izrādīs zāli, un tad jau ķersimies klāt, iepazīsimies ar crossfit reāli fiziski jau. Iesildīšanās, skildaļa, kur mēs strādājam vai nu spēku, vai nu kādu jaunu vingrinājumu apgūtu. Un pašās beigās mums ir atsildošā daļa, kuru stāvkals mēs nekad nerakstām. Mēs crossfitā vienmēr izmantojam angļu terminoloģiju. Tas nav tāpēc, ka mēs gribam izklausīties krutāk, bet tas tāpēc, lai klientiem būtu ērtāk. Visāk vieglāk. Jā, tieši tā. Crossfitā ir ļoti daudz bezmaksas informācijas, un mēs mācām klientiem apieties ar šo informāciju. Un plus, lai viņi varētu trekot līdzi saviem rezultātiem un saprastu, ko no viņiem sagaidīt. Labi, tātad šodien mums būs paredzēta dinamiska iesildīšanās. Attiecīgi mēs skriesim, mēs lieksim ar aukliņām, mēs airēsim, visu kaut ko darīsimies. Šīs iesildīšanās arī katru reizi var atšķirties. Pēc tam mēs virzīsimies uz skildaļu, mēs mācīsimies pull-ups. Es kādreiz taisīju butterfly pull-ups. Es mēģināju, bet, protams, tas nav manā, kas ir amploā iekšā. Jā. Es tādu parastos strikt pull-ups, bet principā, jā, es domāju, mēs redzēsim, Gins mums iemācīs un arī parādīs, ka butterfly pull-ups nav tas, ko lielākā daļa domā. Kaut kāda ņirgāšanās, par piedalšanos. Esmu pats mēģinājis, principā tas nav nemaz tik vienkārši. Un tālāk mēs virzīsimies uz walk. Ir kāds idejas, ko nozīmē šis aicinājums? Es zinu, bet tu vari pastāstīt skatītājiem. Tātad, walks nozīmē workout of the day, jeb dienas nodarbība. Mēs pildīsim vienu no CrossFit benchmark kodiem ar nosaukumu FRAN. Un atkārtojam IS21, 15, taisīsim thrusterus un pull-ups. Šie kodi katru dienu ir savādāk. Katru dienu mums atšķiras šīs nodarbības, un nekad mums nav rutīnas. Vienmēr sakot, sanāk tā, ka crossfitā nav tāda noteikts programmas, nav tā, ka tev pirmdienas ir International Chess Days, un tā tālāk tu katru reizi atnāc, redzi kaut ko savu jaunu priekšā apmēram. Programma mums savu veidu ir, bet jā, mums nav šis sadalījums. Bet mēs strādājam vairāk ar paterniem. Kā jau iepriekš minēju, mēs strādājam ar svarcelšanu, ar vieglatlētiku un kardio elementiem. Un attiecīgi mēs viņus miksējam savā veidā kopā. Šie te kodi var būt dažādi. Mums var būt arī EMOMs, every minute on the minute. Attiecīgi katrā minūtē mēs pildām dažādas vingrinājumus.
AMRAP saīsinājumā nozīmē as many rounds as possible, arī as many reps as possible. Noteiktā laika periodā cenšamies dabūt lielāku darba apjomu. Tas arī, principā, sanāk ir viss. Mēs jums apmēram apstāstījām, kas šodien notiksies un ko jūs redzēsiet. Visur stāfeles, un tad dosimies iekšā lielajā zālē. Un Kins mūs, kā saka, iznesīs cauri, tam, kur šeit ir stāfeles. Esam iekšā zālē, redzam jau notiek treniņš. Tūlīt mēs viņiem pievienosimies, protams, darīsim kaut ko pavisam citu. Nepievienosimies jau ekspertiem CrossFitā. Principā, jā, tieši tas, ko es gribēju arī Gintam prasīt no tā sākumā, ko mēs redzam, CrossFitā diezgan bieži tiek izmantot aerēšanas treniņiem. Dodam vārdu Gintam. Labi, mēs iesildīsimies ar aerēšanu, skriešanu un ar aukliņām. 2 minūtes mēs aerēsim, 2 minūtes mēs skriesim un 2 minūtes laiksim ar aukliņām. Tātad iekāpjam iekšā, sastarpojam kājas, uzliekam sākumā slodzīt varbūt nedaudz mazāk uz 6, pa cik tā ir tikai iesildīšanās, un nospiežam back. Tas nav tašas skrīns. Te mēs ieram ciet, ja? Jā. Ņemam rokturas, sākam visu darbību ar kājām. Ieslēdzam kājas, muguru un rokas. Un tieši tādā pašā secībā arī atpakaļ. Rokas, augums, kājas. Kājas, augums, rokas. Rokas. Varbūt nedaudz tuvāk piebraukt un krūti saglabā augšā, taisni muguru. Asi uzrād un lēni piebraukt klāt. Un asi uzrād un lēni piebraukt klāt. Varat mēģināt pat vēl spēcīgāk. Lēni, lēni atpakaļ. Un atkal. Uzrād un mierīgi. Rokas pirmās ietaisnē, ja? Rokas tikai tad iet augums. Rokas, augums. Super, ļoti labi. Mēs tikko noērējām 2 minūtes un turpināsim ar skrējienu. 2 minūtes skriesim. Katru reizi pieskaramies sienai. Gan tajā galā, gan šai. Jā, tur pats arī 2 minūtes. Lēnā garā. Tikai iesildīšanā. Un turpinam ar aukliņu. 2 minūtes. Gatavs? 3, 2, 1 un aiziet. Sākam. Un laiks. Lēcam atkal uz airētāju. Vēl viens tāds pats aplis. Nākošais. Rokas pirmās. 2, 1 un ceļamies augšā. Skrienam. Do it again. Do it again. 3, 2, 1 un laiks. Tagad nedaudz atvēl telpu, padzeries un ejam atpakaļ uz otru zāli. Oh my God, what have I done? All I wanted was a little fun. Visu savādāk, palaikiem lecam apli. Nav tas, ko es ikdienā daru. Bišku, uzsit asies rītīt. Elpošana. Būs ok. Es saprotu, tur ir laikam burpees. Zini, kas ir burpees? Es pildīju kādreiz? Jā, es pildījis ar klientiem liek taisīt. Ļoti sports. Tātad, krūti pie zemes, izlecam uz pilnas pēdas, palcimies esam klausies galvas. Uzkuši dziesmu, polīsim ar sēnu. Viņi nav tik valstā guļas, un katru reizi, kad dzirdēsim vārdu proksēnu,
Jā, viņa pozīcija. Gatavs? Jā. Valstā guļus. Izspiedies. Labi, šodien mēs ar Edžu uztaisīsim nelielu izņēmumu. Tu jau sāki ar nodarbību, bet principā, lai pievienotos mūsu nodarbībām, ir jāiziet 2 dienu intro kursu, kurā mēs izējam cauri olimpiskās svarcelšanas elementiem un no tām izrietošajām progresijām. Jā, tātad air squats, parasti pietupieni, front squats, pietupieni ar stieni, priekšā uz pleciem, overhead squats, pietupieni virs galvas, shoulder press. Izspiežam svaru no pleciem virs galvas, tieši tas pats ierodot nelielu impulsiņu ar kājām un palielinot apakšā svaram. Mācāmies dažādos veidos izcelt no zemes un arī raušanu. Attiecīgi, kā mēs savienosim šīs kustības kopā. Un tikai tad, kad šīs te viss, kad esam izņēmuši šo te visu cauri, tikai tad var pievienoties parastajām nodarbībām. Skaidrs. Tātad visi, kas grib pievienoties crossfitam, nav to darījuši, jāaiziet cauri šiem te 9 elementiem. Sanāk tā. Jā, tieši tā. Un tad var darīt to, ko darīt tikko es, jau ķerties klāt reālam vodam, kas vēl sekos, un arī grupai, kas tagad notiek tur grupā visiem trenēties. Ejam tālāk. Dotu zāli, iziesim cauri mūsu trasteriem, un tad arī sāksim vodu. Trasters. Kas tas ir pa zvēru? Mēs uzrausim svaru augšā, uz pleciem, pietupsimies, un izplūdīsim virs galvas. Kustība nav sadalīta. Attiecīgi vienā piegājienā. Uzreiz kā pietupsimies, izgrūžam augšā. Tikko kā stienas pieskarās pleciem, atkal ejam pietupinā lejā un uz augšu. Un izmēģinam to pašu ar tukšu stieni. Alkoņi. Jā. Pietupamies un izgrūžam. Mēģinam nedaudz ātrāk. Tikko kā izslēdz viensteigums grādi, atšķirt augšu. Tātad crossā mēs izmantojam bumper plates, attiecīgi gumijas strips, kas nav standarta zālē. Un viņas visas ir vienādas. Attiecīgi tikpat liela kā tur 5 tāda pati būs arī 5 diametrā. Paņemam 2 desmitnieces. Liekam virs. Tās 10, nevis 20 kā parks trenēšanas zālē. Tas nav bench press, kur mēs benchosim tikai 40 kg. Tātad šeit pildīs trasterus, un šeit tu taisīsi ievilkšanos.
Giņš sākumā teica, viņam šis uzdevums aizņem 3 minūtes aptuveni. Man bija 3 reizes ilgāk. Domāju, gan jau, ja es viņu kādreiz uzaicināt pie saviem zāli, man kaut kas sanāks bišķi vairāk vai smagāk. Bet, viens vizuāls pierādījums, ka crossfits nav joka štela un nekas vienkārši. Mans pirmais oficiālais valsts un aiziet otru roku izstās labāk. Tā kā sekojam līdzi, noteikti izmēģinājam crossfit. Nav viegli, nav tur par ko smieties. Man kā 9 gadus esošam, pieredzējušam sportistam, galīgi kaut kas jauns, nepieras un grūs. Gan jau kādam liekas smieklīgi, bet tas viss ir pamatot. Izturēju. Spriežiet paši, kā man gāja. Tātad, snatch. Šis bija power snatch. Pilnais snatch. Attiecīgi mēs raujam un ejam pietupienā lejā. Clean and jerks. Push press. Attiecīgi ieliekam jau nedaudz kājiņas šādu dipiņu. Un tikko kā iztaisnojās gurts, kustība turpinās, un mēs izgrūžam stieni virs galvas. Un trešais pabeigts ir jerks. Attiecīgi mēs stienim palīdīsim jau apakšā. Ir 2 veidi jerk. Viens. Mēs mētam kājas uz sāniem, palienam apakšā, izceļam. Otrs ir splits. Otrs populārāks ir pirmais veids. Attiecīgi šāds te, jo viņu var ātrāk uztaisīt. Crossā galvenais mērķis ir pēc iespējas īsākā laika periodā dabūt lielāku darba apjomu. Un šis veids ir visefektīvākais. Snatch un clean and jerk. Snatchu mēs varam taisīt gan power snatchu, gan pilnātu snatchu. Power snatchu nozīmē, ka mēs raujam, ejam bez pietupiena, attiecīgi nedaudz tikai palienam apakšā, varam izdarīt kāju palīdzību. Pilnais snatch ir jau ar pilno pietupienu. Attiecīgi power. Un pilnais. Pats attiec arī uz clean and jerk. Varam taisīt powerī, attiecīgi neejot apakšā, bez pietupienas dziļā. Varam mest kājas vai nu šādā veidā, varam taisīt pilnajā un splitā. Attiecīgi katrs atlēts vai katrs klients var pielāgot savu tehniku, kura viņam šķiet atbilstošāk. Un parādīšu jums vēl pāris crossfit pamat elementus. Front squats.
overhead squats. Sumo deadlift high pulls. Deadlift. Nevis par trasteriem, ko esat taču. Un trasteri, jā. CrossFit ir grupa nodarbība. Šodien mēs darbojāmies individuāli, 1 pret 1, bet principā parasti šeit ir grupas līdz 15 cilvēkiem. Uz vietas mums ir vismaz 2 vai 3 treneri, lai izsekotu tehniskiem izpildījumam un lai samazinātu iespēju iegūt traumas. CrossFit Factory piedāvā bezmaksas nodarbības visiem interesantiem, kas vēlas izmēģināt, kas ir CrossFit. Varbūt ieteikums ir nemēģināt pašiem uz savu galvu, kādās pagrīdes zālēs vai mājās, jo var rasties nepareizs priekšstats par to. Un arī nepareizs izpildījums. Tāpēc būtībā labāk ejam uz oficiālu CrossFit zāli, atrodam pieredzējušus trenerus, tā kā Gins mums ir priekšā, un prasam viņiem padomu, individuāli vai grupā ejam darboties kopā pārējiem, pamēģinām CrossFit. Ir tā vērts.